bremžu tīrītais aerosols. Tas ir viens no populārākiem ķīmijas līdzekļiem katra autoservisā. Jo, cik es zinu, to izmanto ne tikai, lai bremzes attīrītu, bet arī kopumā, lai tīrītu visu, ko pareizi. Tieši tā, jā. Dažādas detaļas notīrīt, lai pirms montāžas, lai būtu smuki, tīri, kārtīgi. Sanāk, tas ir tāds universālais tīrīšanas līdzeklis, kuru plaši izmanto un noteikti patērē lielos apjomos. Piebildīšu, ļoti lielos apjomos. Jā, un ja visu laiku pirkt tādus 500 ml baloniņus, baigi daudz aizies tos baloniņus. Jā, ir lētāki varianti. Jā, tā tad varam pirkt kannās, mazās kannās, lielās kannās un muciņās. Bet ja servisā aiziet simtiem tādu pudelīšu mēnesi, tur noteikti ir visādas problēmas saistītas ar to apjomu. 60 litru muci izskatās šādi. Jā, tā tad ļoti uzskatāms piemērs. Jā. Un 60 litru aerosols. Tās ir 5 kastes. 5 kastes, un tur tik daudz to pudelīšu. Tieši tāds pats apjoms iekšā. Kas vēl ir svarīgi? Šo mucu es pēc tam varu izmantot saimniecībā, servisā, kaut vai tās pašas eļas savākšanai un uzglabāšanai, pirms izmešanas. Aerosols es nekur nevarēšu izmantot. Ja? Un tas viss būs atkritumu tvertnē. Tas būs liels tilpums, ar ko būs atkritumu tvertne pilna un aizņemta. Un attiecīgi arī pat atkritumu izvešanu maksāšu vairāk. Tad sanāk, šī mucā ir tikpat liels apjoms, kā šajās kastēs. Precīzi. Labi, pieņemsim es kā servisa darbinieks. Izdomāju, ka es negribu lietot daudz mazu pudelīšu, un es gribu pāriet pie kaut kā liela. Kā tas notiek? Jā, tā tad iegādājies mucu un iegādājies pie mums šādu te refilo sistēmu. Jā, tas sastāv no pašas aerosola pudelītes un uzlādes stacijas. Tad pa lielam viss, kas man ir vajadzīgs, ir tas vai vēl kaut kas? Kompresors būs vajadzīgs. Kompresors, gaisa kompresors. Gaisa kompresors, jā, visticamāk, tas jau servisā jau būs. Ja nav kompresora, der arī visi tie mazie kompresoriņi, kas tur 20-30 litru tilpumiem, jā, tā ka šis nav ļoti prasīgs uz kaut kādu papildu ierīci. Un kāds spiediens viņam ir vajadzīgs? Spiediens šeit ir ļoti kārtīgi jāievēro. Tas arī uz buļģiņas uzrakstīts ir, jā, tie 6 bāri. 6 bāri, jā. Ne vairāk, ne mazāk. Mazāk, protams, kad drīkst, vairāk nevajadzētu, tad mēdz nolietoties tās blīves visas, kas šeit ir. Lai izmantot šo sistēmu, mums vajag vienkārši dabūt iekšā bremžu attīrītāju. Šeit vajag vienkārši ieliet. Un bremžu attīrītājs pardodas vairākas veidos. Kādi tur tilpumi ir? Jā, pie mums pieejami, protams, aerosols. Ir 5-litrīgs, 20-litrīgs un 60-litrīgā muca. Tad sanāk, ja es esmu liels servis, tad es pirkšu lielo mucu. Ja es esmu mazs, tad vienu no tam kannam. Jā, skaties, kas tev ir izdevīgāk, ko tev ir ērtāk izmantot. Piebildīšu, mums mucām ir arī speciāli statīvi. Un sanāk, jo lielāks tilpums, jo zemāka cena man būs. Protams. Es te runāju visu laiku par bremžu attīrītāju, bet vai tad tikai bremžu attīrītāju var izmantot? Nē, piemēram, rūsu šķīdinātājiem. Ja? Mums ir nopērkam atsevišķi arī šādi te uzgalīši. Ja? Tas sarkanais uzgalīts, tas tādu feinu strūkliciņu uztaisīs. Ja? Šis uztaisīs tādu feinu migliņu, ja? Tā tad izsmidzinās plašā laukumā to ķīmiju, ja? Tā tad kaut kādu materiālu uzklāšanai. Mūsu gadījumā parasti to izmanto ar rostofu, ar bremžu šķīdinātāju un ar daudzām citām ķīmijām. Būtu jābūt uzmanīgam ar skābēm, acetoniem un tādām ļoti agresīvām, bet viss, kas ir tādas mazgāšanas ķīmijas, bez problēmām. Pašu baloniņu mēs uzpildījām ar šķidrumu. Ko tālāk? Jā, baloniņu piepildām aptuveni tik pilnu, nepilnāk. Un tālāk mums ir tātad pie kompresora pievienot uzpildes stacija. Atgādina, ka 6 bāri bija tas vajadzīgais spiediens. Vienkārši uzliekam virsū. Un viss, un tu jau... Bet kā mēs zinām, cik ilgi jātur? Tad, kad tu vairs nedzirdi skaņu. Ja, tātad sākumā varēja dzirdēt to skaņu, kā gaisa iegāja iekšā
baloniņā. Un viss, ka tu esi nedzirdi skaņu, tad viss ir Sanāk, kārtībā. tur nevar neko izdarīt nepareizi. Vienkārši uzliec un viss. Tieši tā, jo tu jau esi savā kompresorā norādījis vajadzīgo spiedienu, vairāk par to spiedienu tu nedabūsi tur iekšā. Visu, un tad uzliec, cik tā bija, pāris sekundes un viss, un ir gatavs lietošanai. Tā, pamēģināsim. Jaudīgs. Ļoti jaudīgs. Teikšu tā, ka tas spiediens tur iekšā ir nedaudz lielāks nekā mūsu puslitrīgajā aerosolā. Tad tas ir pat labāk nekā parastais aerosols. Šeit jaudas ir vairāk, jā. Ja jūs negribat, lai jums katra mēneša beigās būtu tādu 100 tukšo baloniņu, tad jāskatās uz šādu sistēmu. Tieši tā. Nāciet uz burtu veikaliem, mēs palīdzēsim izvēlēties pareizāko, vienkāršāko risinājumu. Vai tas būs, piemēram, šī sistēma kopā ar kaut kādu 5-litrīgo kanniņu, vai šī sistēma kopā ar mucu, ieskaitot statīvu.